Sportiska tipa sedāni, tā saucamās četurdurju kupējas ārpus prēmijuma, ir ārkārtīgs retums. Es pat teiktu, ka tāda mašīna ir palicis ļoti maz, un viena no tām ir Peugeot 508. Un šodien mēs brauksim ar šī modeļa atjaunināto versiju. Peugeot 508 taisnīgāk būtu saukt par četurdurju kupēju, tāpēc, ka pēc īstu sporta auto parauga sānstikli tam ir bez rāmja. Ja runājam par dizainu, tad automašīnas apveidi bija brīnišķīgi, tādi asi spirkti arī pirms faceliftu modernizācijas, taču priekšpuse ir stipri mainījusies un, manuprāt, uz labo pusi. Galvenā izmaiņa tā, ka to garo ilkņu, dienas gaitas lukturu vietā, tagad ir tādas tā kā 3 nagu pēdas, kā to sauc Peugeot, un kopumā tas viss tumsā izskatās ļoti iespaidīgi. Lai novērtētu jaunās optikas vizuālo efektu, pat nav jāgaida tumsa. 3 spilgtās dienas gaitas gaismas pagriezienos mijas ar oranžiem signāliem. Viedās matricu LED starmešu gaismas tagad ir standartā abām 508. komplektācijām Allure un GT. Atbilstoši priekšai pieskaņot arī aizmugurējā optika ar tā sauktajiem skrejošajiem pagriezienu signāliem. No praktiskā viedokļa ir labi, ka 508 joprojām var nopirkt gan ar parastu benzīnu turbomotoru, gan ar dīzeli, kas mūsdienās ir retums, piemēram, Peugeot 408 vairs nav dīzelī un nemaz nav bijis, bet šī automašīna ir lādējamais hibrīds, tātad pagaidām jaudīgākā 508. versija. Kāpēc pagaidām? Tāpēc, ka ar laiku ierindā atgriezīsies mazā skaitā ražotais Peugeot Sport Engineering modelis, kam, ja atminaties, ir elektriska pilnpiedziņa un gandrīz 400 zirgspēku. Tolaik ekskluzīvu PSE paredzētā Selenium Grey pelēkā krāsa tagad pieejama arī citiem Peugeot 508 izlaidumiem, arī šim. Tagad tas ir kļuvis vēl sportiskāks un vairāk uz prēmijumu. Turklāt man ļoti patīk, ka šis patiesībā nav sedans, bet gan fastbacks, tātad visa šī daļa atvers vienā gabalā. Kopā ar platu Peugeot uzrakstu aizmugurē jaunā logotipa vietā krāsojums un fastbacka siluets piešķir automašīnai pārliecinošu izskatu. Lādējamais hibrīds man patīk kaut vai tāpēc, ka tā benzīna sastāvdaļa ir 1,6 litru turbodzinējs, kuru atsevišķi vai kā citādi Peugeot automašīnās dabūt vairs nevar. Tātad automobils gluži labi ietu arī ar šo motoru vien, bet tur taču vēl ir arī tā elektriskā daļa. Benzīna dzinējs 180 zirgspēkus atbalsta 81 kW elektromotors. Viss darbojas caur 8 ātruma automātisko pārnesumu kārbu, kas tagad ir standartā visiem dzinēju variantiem. Bagāžnieka dzīlēs mums atrodas gaitas baterija, ar kuru var nobraukt kādus 40, varbūt 50 km. Jāsaka tā, ka baterijas ietilpība vairs nav rekordliela mūsdienu standartiem, jo tagad plug-in hibrīdos jau liek tādas 20 kWh gaitas baterijas, ar kurām automobīls ar elektrību vien var nobraukt pie 100 km. Peugeot 508 to vairs īsti nevar. Un ir vēl viena blakne. Sakarā ar to, ka nācās atrast vietu baterijai, bet negribējās samazināt vietu pasažieriem, degvielas tvertne ir mazāk nekā benzīna modelim. Hibrīdam tā ir vien 43 litri, kamēr dīzeļdzinēja modeļi spēj uzņemt 55 litrus, bet 1,2 turbo pat 61 litru degvielas. Gaitas baterijas ietilpība ir 12,4 kWh. Tās uzlādes ātrums atkarīgs nevien no pieejamā lādētāja, bet arī izvēlētās automobīļa iekšējās uzlādes jaudas. Tā var būt 3,7 vai 7,4 kW. Konceptuāli Peugeot 508 salons nav mainījies, taču te ir daudz nozīmīgi jauninājumi. Piemēram, virtuālais panelis, uz kuru joprojām ir jāskatās pāri stūrai, stūras rats jānoliek zemāk, ir platāks, jau tam ir 12 caules pa diagonāli, un manuprāt, tas tagad ir loģiskāk sadalīts un arī tie rādījumi ir vieglāk uztverami. Gan dienā, gan naktī. Pārskatāmāks un žiglāks kļuvis arī centrālais panelis, lai 508 neuzkāptu uz digitalizācijas grābekļa, kas sāpīgi iesits papīri pat dažiem prēmijum ražotājiem, zem ekrāna izvietoti eleganti alumīnija taustiņi. Ja tomēr gadās sapīties to simbolos, jaunajam 508 ir no viettāruņiem noskatīts īpašs triks. Pieskaroties ekrānam ar 3 pirkstiem reizē, izvēle automātiski atgriezīsies sākuma lapā. Kad beigsim apbrīnot salonu un ķersimies pie braukšanas, tad, protams, pamanīsim, ka pārnesuma kārbas svira. Atcerieties, tas līkais dizaina elements ir minimizējusies par tādu slēdzīti šeit paneļa dziļumos, tāpat kā lielākajai daļai jaunāko Stellantis koncerna ražojumu. Un kā vairumam attālo radu, viss ir labi līdz brīdim, kad ātri jāveic 3 punktu apgriešanās. M jeb manuālā režīma taustiņu hibrīdā aizstājas B jeb rekuperācijas režīms.
Un kas ir labi, 508 ir arī lāpstiņas zem stūres, un tās pat tiešām joprojām pārslēdz ātrums, nevis rekuperācijas pakāpes. Pat lādējumā hibrīdā, kas tomēr pa pusē ir elektromobīls. Lāpstiņas var noderēt situācijās, kad piedziņas mehānismi īsti nesaprotas savā starpā un it kā pārmetoši skatās viens uz otru. Kuram motoram tad tagad būtu jāstrādā un kurā pārnesumā? Te nu rodas jautājums, vai ir vērts apsvērt lādējumu hibrīdu 13,000 lētāka benzīna vai 11,000 lētāka dīzeļa modeļa vietā. Tas ir rūpīgi jāapsver, tāpēc, ka līdzmaksājums hibrīdam ir mazāks nekā īstam elektromobīlim, tātad 2250 eiro. Un jāsaka tā, ka automašīna, lai gan ir jaudīgāka par parasto benzīna versiju, nav daudz ātrāka, jo redz, tas benzīnieks jau ir vieglāks. Un nevis tā mazliet, bet par veseliem 300 kg. Tāpēc pie gandrīz 100 zirgspēku atšķirības jaudā pātrinājums atšķiras vien par 2 sekundēm. Peugeot visu dara drusku savādāk nekā citi. Piemēram, sporta režīms. Ja mēs ieslēdzam sporta režīmu, tad panelis kļūst kāds? Sarkans, vai ne? Nē, Peugeot, tas kļūst zaļš. Labi, bet kas notiek, kad gaitas baterija ir pavisam tukša? 5,9 litri uz 100 km. Tātad arī tajā brīdī, kad baterijā vairs nekā nav, Peugeot 508 lādējamais hibrīds paliek hibrīds, ne tikai parastais. Peugeot 508 būtībā brauc ļoti līdzīgi tam pirmās paudzes modelim, bet šis kaut kā viņš tomēr ievelk. Tas nozīmē, ka kaut ko tajā stūrēšanā un balstiekārtā tomēr francūži ir izmainījuši. Minimāli stūres leņķi, niecīgas sānsveres, labs izsvarojums, pieņemama skaņas izolācija un negaidīti labs rites komforts pat ar zemprofilu riepām. Tas raksturo jauno Peugeot 508 no braukšanas viedokļa. Vienmēr vajag paturēt prātā, ka Peugeot 508 tomēr vairāk ir 4 durvju kupē, jeb sporta automobīls, nekā tāds klasisks sedans. To jūt gan sēžot priekšā pie stūres vai blakus vadītājiem, gan arī aizmugurē. Vietas nav ļoti daudz, bet nevarētu arī teikt, ka te būtu tāda ārprātīga šaurība. Un, ja tomēr šķiet, ka griesti ļoti nāk virsū, ir ļoti vienkāršs risinājums – ņemiet 508 universāli.